Labdien! Mēs atrodamies Roškalnos. Roškalni ir sociālterapeitiska kopiena cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Viņi šeit dzīvo, strādā un vienkārši jauki pavada laiku. Ja atceraties, pirms kādiem 2 gadiem es stāstīju, ka Roškalnos notika nelaime un nodega viena no viņu ēkām. Cilvēki saziedoja naudu, tas jau ir paveikts. Iesim noskaidrot, kas tieši. To mums izstāstīs viens no kopienas entuziastiem Jānis. Kā tu redzi, no pagājušās reizes, pateicoties mūsu draugiem ziedotājiem, mēs esam uzlikuši jau jumtu un pasargājuši konstrukcijas no apkārtējās vidas, no lietus un no sniega. Un mums ir pastrādājis gandrīz gadu jau arhitekts un konstruktoru, un mēs esam projekts atjaunošanas pabeigts, viss ir sarēķināts un iesniegts būvvaldē, un tagad mums ir priekšā tas lielais darbs, lai viņu atjaunotu. Un kāpēc viņu vajag atjaunot? Varbūt, ka tas jāprasa viņiem pašiem, mūsu ciemniekiem. Es gribētu atjaunot, lai būtu mums darbnīcas, lai mēs varētu šūt, aust visu un papīra darbnīcā ar papīriem taisīt. Visiem sūtīt uz Rīgu, uz Ogri, uz citām pilsētām. Un gribu arī, lai zēniem būtu darbnīcas, lai viņi varētu ko taisīt. Putnu būrīšus vai taisīt, vai paši sev istabā galdus, vai palīdzēt Borisam, Kubertam palīdzēt. Te ir, kas visiem rokas vajadzīgas, visiem. No. Tāpēc, ka mūsu mājā visas drēbes bija beigtas. Viņas sadega tajā Zentas mājā tur, ja? Jā. Aha. Un tad, ja viņu atjaunos, tu būsi tā kā priecīga? Jā. Jā? Jā. Un ko tur varēs darīt? Kas tur būs kādas lietas, ko tu atjaunos, ko tur tajā mājā varēs darīt iekšā? Es gribētu filcēšanu. Filcēšanu? Jā. Tur teica, ka būšot visādas darbnīcas. Es gribētu, lai būtu ceptuve, kur varētu puiši cept un pīrādziņus. Klausies, man jautājums par Zentas māju. Kāpēc vajag to Zentas māju atjaunot? Kāpēc ir dega māja? Tev vajag Zentas māju? Jā, es dzīvoju gadiem, es dzīvoju, man daudz gadi. Tu gribi dzīvot tur? Jā, es tur dzīvoju. Tu dzīvoji tajā Zentas mājā pirms viņa dega? Jā. Un tu gribi apakaļ uz savu māju? Es gribu iet apakaļ, mūsu mājām. Ar jūsu ziedojumu palīdzību daudz kas jau šeit ir izdarīts, bet lai šeit būtu maizes ceptuve, papīra darbnīca, kur var ievest paleti, austuve, filcu darbnīca un vēl daudz citas darbnīcas, kā arī dzīvokļu darbiniekiem un viesiem un pašiem cieminiekiem 2. stāvā, ir nepieciešama jūsu palīdzība. Tu vari palīdzēt ziedojot. Kā ziedot? Apskaties aprakstā.